Vidējais aritmētiskais statistikas pamatjēdziens, kas pilnīgi visiem ir jāzina. Kāda apzīmē vidēju aritmētisko, ir tātad kaut kāds burts un ar jumtiņu augšā. Un kāda aprēķina vidēju aritmētisko, ir tātad summa no visiem elementiem dalīts ar elementu skaitu. Ar Jāņa atzīmes ir 6, 8, 10, tad atzīmju vidējais aritmētiskais būs 6 plus 8 plus 10 dalīts ar elementu skaitu. Mēs iegūstam 24 dalīts ar 3. Jāņa vidējā aritmētiskā atzīme ir 8. Un uzdevums ir atrasināts. Mediāna jēdziens, ko skolēni bieži aizmirst statistikā. Mediānu apzīmē ar tādu mazo m un ar e indeksiņu. Kas tad ir mediāna? Ir, teiksim, ja mēs datus sakārtojam augošā secībā, piemēram 1, 2, 3, 7, 10, tad tas elements, kas ir pa vidu, kā jūs redzat, tas nav vidējais aritmētiskais, bet tas elements, kad sakārto visu datu secībā, kas tieši pa vidu, sauc par mediānu. Kā viegli atcerēties, kas bija mediāna 3 stūrī, ja mēs iedomājamies, ka šitā, ka tie dati ir 3 stūra viena mala, un tad, ja mēs to par to malu novelkam mediānu, mediāna savieno virsotni ar pretējās malas viduspunktu, un šajā gadījumā būs trīnieks, tātad viduspunkts. Kā to var aprēķināt, ja mums ir vairāk datu? Ko mēs varam izdarīt? Mēs varam aprēķināt, kurā vietā būs tā mediāna. Mēs paņemam elementu skaitu, pieskaitam 1, dalam ar 2. Šajā gadījumā mums 6 elementi, tātad 6 plus 1 dalīts ar 2 būs 3,5. Tātad mediāna būs tieši pa vidu starp 3. un 4. elementu. Jā, un tad rodas jautājums, ko darīt, ja ir šāda situācija, kur mediāna starp 2 elementiem. Un ko tādā situācijā dara? Ir izrēķina vidējo aritmētisko starp 2 šiem elementiem. Tātad mediāna būs tātad 3. plus 4. elements dalīts ar 2, kas tātad būs 7,5. Un uzdevums ir atrasināts. Mode. Vēl viens statistikas jēdziens, kas jāatcerās. Mode, jeb kā man patīk atcerēties, mode ir tātad tas elements, kas ir modē. Jeb tas elements, kas visvairāk atkārtojās, kas ir visur. Tad, teiksim, ja mums ir 1, 3, 3, 5, 6, 7, 7, 7, 11, tad mode, ko apzīmē ar M un tādu indeksiņu O, ir 7. 7 ir elements, kas atkārtojas visvairāk reizes. Un uzdevums ir atrasināts. Amplitūda. Vēl viens statistikas jēdziens, kas var daudz ko pateikt par datu izkliedi. Amplitūdu apzīmē ar mazo burtu R. Un kas tad ir amplitūda? Ja mums ir dati 1, 3, 7, 10, 21, tad amplitūda ir lielākais elements mīnus mazākais elements. Tātad šādai datu kopai amplitūda ir 20. Un uzdevums ir atrasināts. Kvartilis. Svarīgs jēdziens, kas jāzina statistikā vidusskolā. Un kas tad ir kvartilis? To vieglāk būs paskaidrot ar piemēram. Piemēram, mums ir šāda datu kopa. Tāda kvartile, kā jau Q, ko, angliski vai parasti nozīmē kaut kādu četrnieku, quad ir 4, quad ir tātad 4 stūris, tātad mums ir 4. Ja mēs datu kopu sadalām 4 gabalos, ja, tātad pašā sākumā būs tātad 0. kvartile, tad, ja mēs datus sadalām uz pusēm, mums ir 8, ja mēs pirmā pusi vēlreiz sadalām uz pusēm, tad mums ir trīnieks, un tātad trīnieks būs 1. kvartile, 8. pa vidu būs 2. kvartile, jeb tātad tas pats, kas mediāna, un 3. kvartile būs tātad 16, un pašas beigas būs tātad Q4. Tātad, kā noteikti kvartilis, ir tātad datus sakārtot augošā secībā un tad sadalīt pa ceturdaļām. Un tātad pirmā ceturdaļa būs 1. kvartila, 2. ceturdaļa būs 2. kvartila, 3. ceturdaļa būs 3. kvartila. Un kvartilis ir atkārtotas. Kastu diagramma. Diagramma, kas būs svarīga vidusskolā. Kastu diagramma mums palīdz saprast, kā dati ir izkliedēti. Tad te mums ir minimālā vērtība, mums ir maksimālā vērtība, un tad te mums ir attiecīgi 1. kvartila, te mums ir 2. kvartila, jeb tas pats, kas mediāna, te mums ir 3. kvartila. Piemēram, mēs pamēģināsim uzzīmēt kastu diagrammu šim te datu kopai, kur mēs iepriekšējā video noteicām 1., 2., 3. kvartili. Tātad zīmēsim diagrammu. Tātad mums jāuzzīmē kaut skaitļu as. Mums tātad sāksies ar 0, beigsies ar 20, jo maksimālā vērtība 20, tad te kaut kur pa vidu būs 10, 5, un te būs 15. Tātad sākam ar to, ka mēs atzīmējam mazāko un lielāko vērtību. Vieninieks, tas būs kaut kur šodien, un tam mums būs 20, kas ir tieši šodien. Ja mēs atzīmējam 1. kvartili, kas ir trīnieks, tad būs kaut kur pie 5. 2. kvartila mums būs 8, būs kaut kur šodien, un 3. kvartila mums būs 16 šodien. Un te mēs izmantojot 3 vidējās līnijas uzzīmējam to kasti, un tam mums ir šitās te gala ģipiņas. Un parasti kāds ir populārs jautājums pie kastu diagrammas ir noteikti starpkvartiļu amplitūdu. Un kas te būtu starpkvartiļu amplitūda? Ja amplitūda bija starpība starp lielākajiem, tad starpkvartiļu amplitūda būs starpība starp 1. un 3. kvartilu. Tātad Q3 minus Q1, jo šajā gadījumā būtu 16 minus 3, ir tātad 13. Un uzdevums
ir atrisināts. Tu regulāri skaties manus video, un tev patīk, ko tu redzi, un domā, kaut kas varētu mācīties pie šī te džeka. Tad man tev ir labas ziņas. Tagad tev ir iespēja mācīties pie manis. Kā to izdarīt? Ej uz ernastametode.com, uzspied pieteikties nodarbībai, ierakst savu vārdu, telefonu numuru un e-pastu, un pieteikties, un mēs tev sazināsimies un sarunāsim pirmo nodarbību.